Turpināsim ar pavisam citu pasaules daļu, pat pasaules daļām. Mēs jau pirms jaunā gada prognozējām, ka šogad pasaules uzmanības centrā būs divas valstis - Ziemeļkoreja un Irāna. Ziemeļkoreja arī šobrīd ir pasaules uzmanības centrā šajās dienās, respektīvi runa par to, ka viņi grib palaist mākslīgo zemes pavadonu. Pasaules sabiedrība to negrib pieļaut, jo tas it kā ļoti varētu būt līdzīgs, ka viņi izmēģina balistiskās raķetes, bet tas pagaidām tādā latentā stāvoklī turpinās. Kas ir daudz svarīgāk, ka Irāna arvien vairāk un vairāk ir aktuālākais dienas kārtības jautājums ne tikai tuvos austrumos, bet arī visā pasaulē. Un runā pat, ka Izrēlā ir izstrādāts jau šis uzbrukuma plāns Irānas kodola objektiem, un tur jau vairs pie tiem nav jāstrādā. Tikai viņi ģenerāla štābā gaida stundu X, kad tas varētu notikt. Taču te veidojās interesanta spēle. Izrēla nevēlas ilgāk gaidīt, varbūt pārāk ilgi gaidīt un riskēt, kad Irānai būs savu kodola objekti, kodola bumbas, lai tad varētu apdraudēt arī Izrēlu. Viņi mēģina atrast sabiedrotos, un lielākais sabiedrotais Izrēlai parasti ir ASV. ASV šobrīd nogaida un mēģina vairāk vai mazāk diplomātiskiem pūliņiem panākt šīs problēmas risinājumu. Viņus var saprast, pirmkārt, viņi jau tā diezgan daudz karo, un otrkārt, šis ir vēlēšana gads, kas nebūtu nav labi Barakam Obamam kā šīs, tā kā demokrātu kandidātam uz prezidenta amatu. Un tur varētu par šīm tematiem vēl daudz runāt, kad par un pret, bet problēma joprojām pastāv. Mēs nākamajās minūtēs gribam parunāt par to, kāda varbūt ir versijas par tuvāko mēnešu nākotni. Tās, protams, ir tikai versijas, jo acīm redzam, mēs par šo tematu būsim spiesti runāt vairākos raidījumos. Tikko Irānā notikušajās parlamenta vēlēšanās spēkojās konkurējošas augstākā garīgā līdera Ajatolas Hamenei un prezidenta Ahmadinedžada stingrā kursa nometnes. Pēc oficiāliem datiem Hamenei piekritēji ieguva 75% mandātu. Reliģiskais līderis nostiprināja pozīcijas pašumājās, guva lielāku rīcības brīvību attiecībā uz ārējiem apdraudējumiem. Irāna arī tā opozīcija, kas piedalās parlamentu darbā, tā saucamā sistēmiskā opozīcija, arī tā ir pārliecināta, ka viņiem savu kodola programmu jāattīst šai valstī. Un tā kā tur nekādas starpības starp Ahmadinedžādu un tiem viņa pretiniekiem nav. Teherānas aizstāvis saka, ka tai atomieročus nemaz nesot kur lietot. Līdz ASV raķetes neizlidošot, bet pret Izraēlu nesot jēgas tās raidīt, jo Irānas mērķis esot nevis atomtuksnesis Izraēlas vietā, bet neatkarīgas Palestīnas izveidošana. Izraēlas premjers Netanjahu apšauba Irānas kodolprogrammas miermīlību, uzsverot vairākus aizdomīgus faktus. Irāna būvē pazemes kodolietaises, izstrādā starpkontinentālās balistiskās raķetes, izgatavo tūkstošiem centrifūgu. Gan ASV, gan Izraēla secina, ka šobrīd Irānai kodolieroču nav. Tātad Teherānai ir vairākas iespējas. Vai nu izcelt sevi kā reģiona lielvaru žonglējot ar bruņojumu un armiju un manipulējot ar deklarēto vēlmi iznīcināt izraēliešus, vai sadarbošanās ar starptautisko kopienu, lai nesaprašanos risinātu diplomātiski. Izraēla prasīs ļoti nopietnas garantijas gan to kodola inspektoru darbībai un tam līdzīgi. Un es pašlaik tiešām neredzu, kāds var Izraēlu pārliecināt, ka Irāna neturpinās kaut vai slepeni. Neturpinās to savu kodola programmu. Arī ASV un Izraēla dotu priekšroku diplomātiskam risinājumam. Tās uzskata, ka galvenais būtu Irānai atteikties no militāras kodola programmas. Šīs prasības pastiprināšana ar karaspēku ASV un Izraēlai nozīmētu milzīgas ekonomiskās cilvēku resursu un politiskās izmaksas, kuras abas valstis šobrīd patiesībā ziedot nealkst. Tikko sarunās ar Netanjahu, ASV prezidents atkārtojas, ka lietos spēku tikai tad, ja to prasīs laiks un apstākļi. Viņi ļoti labi apzinās, kādas būs sekas tam militāriem konfliktam, ka tas nebūs tāds vienkārši sibens karš, jo tiek bieži vien piesaukti tie gadījumi, kad Izraēla jau ir iznīcinājusi gan Irākā kodola objektu, gan Sīrijā pirms 4-5 gadiem. Bet tas bija pavisam cita situācija, jo tur tas bija viens izolēts kodola objekts, ko tiešām varēja precīzā uzlidojumā iznīcināt. Irānā tie ir nevis 2 vai 3, tie ir pat vairāk nekā 10 objekti un visdažādākajās valsts vietās. Tomēr sarunās ar Netanjahu paustie izteikumi, pieļaujot Izraēlas potenciālu uzbrukumu mēnešu laikā, rada jautājumu, vai ASV turpinās balstīt Izraēlu tad, ja tā atšķirīgā brīdī uzskatīs, ka ir pienācis laiks un apstākļi lietot spēku. Netiek izslēgts neviens variants, saka Obama, ASV piekrīt Izraēlas tiesībām uz pašaizsardzību. Tajā pašā laikā Izrēlā daudzi iebilst pret steidzīgu rīcību. Pēc avīzes Die Zeit datiem nesenās aptaujas rāda, 58% izrēliešu ir pret Izrēlas pastāvīgu darbību pret Irānu, ja ASV nepiekristu triecienam.
Uzbrukums Irānas atomobjektiem Izraēlas premjeram nav vajadzīgs kā viennozīmīgi sekmīgs priekšvēlēšanu gājiens. Parlamenta vēlēšanu priekšvakarā viņa partija ir populāra. Acīm redzot, vēlēšanās vinnēs. Eksperti lēš pat, ka Netanjahu piemītot bailes no riska. Karš pret Irānu, ņemot vērā tās armijas spēku, būtu ārkārtīgi riskants solis. Ebreji prot rēķināt un apzinās, pie kā var novest karš. Viena lieta ir biedēt ar to, cita lieta karot. Bet kas tad vispār liktu Izraēlai mainīt stāju pret Irānu? Lūk, šeit varētu nostrādāt tā iespēja, ja pēkšņi Irānā nāktu pie varas pilnīgi kāds cits cilvēks. Un ar svaigu skatienu, teiksim, būtu gatavs runāt ar Izraēlu tieši. Bet, es tādus neredzu, ja? ASV valsts sekretāre Hillarija Klintone palūdza savam Krievijas kolēģim Sergejam Lavrovam pateikt Irānas vadībai, ka sarunas ar vidutājiem aprīlī kļūs par pēdējo iespēju izvairīties no kara. Precīzu datumu un sarunu vietu vēl apspriež, tāpat kā starptautisko inspektoru piekļuvi aizdomīgajam Parčinas kodolobjektam. Abas puses cer, ka palīdzēs laiks Irānai kodolprogrammas attīstībā, Izraēlai cerot uz režīma maiņu Teherānā. Citi teica, ka Irāna pauž gatavību sarunām, jo sajutusi starptautisko sankciju sekas. Pašlaik izskatās, ka Irāna varētu piekāpties sarunām, bet, kā norāda Netanjahu kungs, tas viss ir mērķi novilcināt laiku, jo kamēr sarunas rit, tikmēr jau programma iet uz priekšu.